Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Asus ZenBookUX 3402V ir jaudīgs portatīvais dators, bet reizēm var rasties problēmas, piemēram, kad dators neieslēdzas un varbūt aizdomas par bojātu cepu. Šajā pamācībā mēs aplūkosim, kā veikt diagnostiku un iespējamās remonta darbības. 1. Pārbaudiet strāvas avotu. Pirmais solis ir pārliecināties, vai dators saņem strāvu. Pievienojiet to pie strāvas avota, izmantojot oriģinālo lādētāju. Pārliecinieties, vai lādētājs ir pienācīgi pievienots un vai gaismas indikators uz lādētāja deg. 2. Veiciet pilnīgu restartēšanu. Ja dators joprojām neieslēdzas, veiciet pilnīgu restartēšanu. Noņemiet strāvas adapteri un akumulātoru, ja tas ir noņemams. Nospiediet un turiet power pogu vismaz 15–20 sekundes. Pēc tam pievienojiet akumulātoru un strāvas adapteri atpakaļ. 3. Pārbaudiet LED indikators, ieslēdziet datoru un novērojiet, vai LED indikatori deg. Ja tie nedeg, tas var liecināt par problēmām ar galveno plati vai CPU. 4. Bezmaksas diagnostika. Ja dators joprojām neieslēdzas, ieteicams veikt bezmaksas diagnostiku. Daudzi servisi piedāvā šo pakalpojumu, kurā speciālists pārbaudīs aparatūras komponentus un noskaidros, vai CPU ir bojāts. Šāda diagnostika var ietvert arī testu veikšanu uz citām komponentēm, piemēram, RAM un mātes plates. 5. Saņemšana pie durvīm. Ja neesat droši par remontu, daudzi servisi piedāvā saņemšanu pie durvīm. Jūs varat vienoties par laiku, kad tehniķis ieradīsies, lai paņemtu jūsu dators un veiktu nepieciešamās diagnostikas un remontdarbus. 6. Remonta piedāvājums. Pēc diagnostikas veikšanas jūs saņemsiet detalizētu atskaiti par atrastajām problēmām un piedāvājumu par remonta izmaksām. Ir svarīgi saprast, ka dažreiz bojāts CPU var būt dārgs remonts, tādēļ ir vērts apsvērt iespēju iegādāties jaunu ierīci, ja remonts ir pārāk dārgs. 7. Apsveriet garantiju. Pirms veicat jebkādas darbības, pārbaudiet, vai jūsu ierīcei ir spēkā esoša garantija. Ja tā ir, sazinieties ar ražotāju servisu, jo tie var piedāvāt bezmaksas remontu vai nomaiņu. 8. Profilakse nākotnē. Pēc remonta ir svarīgi veikt regulāru datoru uzturēšanu, piemēram, atjaunināt programmatūru, veikt regulārus dublējumus un uzraudzīt ierīces darbību, lai novērstu līdzīgas problēmas nākotnē. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.